Mana māmiņa bija gan matemātiķe, gan viņai patika gleznot. Un, kad es biju maza meitenīte, tad es jau zooloģiskā dārzā zivtiņas zīmēju ļoti precīzi. Un kā es ieraudzīju kādu zirgu vai tītaru vai kādu smuku putniņu, es arī vienmēr zīmēju. Un man arī ļoti patīk piedalīties simpozijos, plenēros. Ārkārtīgi mīlu ūdeņus, zirgus un mīļo Latgales pusi, kur ir krāšņi, dabas skati, mūsu likteņu upe Daugava, kas, kā saka, no Sauspils līdz pašai Daugavpilī un vēl tālāk. Tātad ūdeņi, daba, tās maiņas, un atklāt sakot, mani darbi arvien paliek priecīgāki. Man patīk zīmēt portretus, mani netraucē, kad, teiksim, ir apkārt cilvēki, ka viņi man ko saka vai aizrāda. Es vienmēr, ka es arī esmu kaut kur izbraukumā vai tur Liepā vai kur es cenšos. Man pat ir stāvēs Pāvilos tā rinda. Un Daugavpilī man cilvēki ļoti atsaucīgi, man vienmēr stāv rindas. Es esmu tas kā lai saka, visnopietnākais portrets zīmētājs. Es kā sāku, tā līdz 21 jau melna tumsa, beigās jau tad ir sarežģītāk, bet vispār, kā saka, ļoti. Bet, pamatā man tomēr visideālākā vieta un vistuvākā man ir Latvijas daba. Man patīk jūras daudz gleznojas. Man bija tagad tāda, kā lai saka, Kurzemes izstāžu epopeja, Roja, Dundaga, Valdemārpils, un tagad sākās Latgales epopeja. Bet, man patīk Latgale Zilu ezerzeme. Ziemā mani ietekmē, jo es pamatā cenšos gleznot dienas gaismā. Gadās pa laikam, kad situācija mainās, piemēram, bija saule, tagad ir nomākšās debes, sevišķi tas ir svarīgi gleznojot jūru. Un tāpēc es esmu tā, kā lai saka, smalks vārds piešāvusies. Kad es gleznoju jūru, tad es gleznoju gan debesi un uzreiz iemetu arī ūdeni. Pa to mirkļa noskaņu es tomēr cenšos arī plenēros darbus pabeigt, jo, piemēram, mūsu brīnišķīgais vecmeistars Konrāds Upāns, kurš gleznoja tādus vakara noskaņas ar zilām ēnām, un es domāju, kā viņš to var pagūt, jo vakara noskaņa ir mazu mirklīti. Un viņam ir. Un izrādās, kad viņš jau izbrauca dienā, viņš visu iesāk, un tad vakarā viņš uzsita to galveno meistarštrihu. Tā kā es arī cenšos tomēr plenēru darbus, arī lielos, pabeigt tur uz vietas, jo pēc tam tā noskaņa tiek sabojāta, ja viņu pa daudz tur kaut ko tur, kā saka, cenšas uzlabot. Tā kā, ar to mainīgumu noskaņu tā ir, bet tur ļoti māksliniekam jācenšas sevi mobilizēt. Izdodās. Man tiešām gribās radīt optimismu pasaulē, un nevelti man darbu nosaukumos bieži atspoguļo saule, saulainā, un mūsu laikmets ir tik vētrains, un diezgan daudz, it sevišķi pēdējos gados, tumšo mirkļu, vēju un tā tālāk, ka man liekas, ka mūsu tomēr uzdevums, kā latviešiem, mēs esam izdzīvotāja tauta un visumā tāda dzīvespriecīga, jo citādi mēs tiešām nevarētu visu to, kas mums ir izdevies pārdzīvot. Līdz ar to es cenšos gleznot, un man darba arvien paliek gaišāk. Tagad mūsu tas laikmets, tas tumšums nāk. It kā to viņi ieliek tani darbā, bet kad man arī dzīvē ir kāds tumšs mirklis, un man viņu it kā darbā bet
man darbā viņš pārvēršās pa gaišumu. Tagad man ir tā, ka es paņemu dzeltenu un tur. Paņemu pēc tam sarkanu, tur. Respektīvi, es pēc impresionismu fovis un tā, es krāsas jau jūtu, kur man būs tādi laukumi, lieku. Man patīk arī, tā kā šeit ir redzam, iemest kādu tonīti, kādu štrihu, kādu mājienu, kas būs. Un līdz ar to tagad pēdējā laikā es krāsas tik daudz nejaucu. Es arī izmantoju, kā sacīt, ja man prasa, kāda tev tehnika, tad es saku, ļoti smalki man ir autora tehnika, jo dabā glaznot ar eļļu diezgan sarežģīti, es paglaznoju gan ar akrilu, virsmu ar eļļu, vienmēr sakot, bišķi mainu. Man arī patīk strādāt ar špahteli, ar otru. Par skaistumu kā mākslas mērķi es teikšu, kad var būt mani uzskati nesasaucās ar mūsdienu dažādiem pasaukumiem, notikumiem, bet mēs tomēr, skatoties gleznas, mēs gribam smelties kaut kādu spēku, iedvesmu, aizrautību. Kāpēc mākslinieki glezno? Tas ir tāds aizrautības mirklis, tad tu aizmirsti visu un tu tā kā pacelies mākoņos. Mūsdienās ir tik daudz ievērojami cilvēki, Ainārs Repšs, Mielaus, es pilnīgi visus nenosaukšu, bet ļoti daudzi, ka tagad pilnīgi tā glezniecība ir tāda modas lieta, jo cilvēks grib vidot nedaudz. Viņš savu dzīvi diezgan daudz ir vadījis, piezemēts, un tad viņam ir tā kā, tāda vēlme būt skaistumā, noskaņā, krāsās. To, ka mēs būsim saistīts ar mākslu, mums bija skaidrs. Vecmāmiņai vasarā no kaimiņiem atnesa stelles, un tur vienmēr auda sienas sagas no niedrēm. Un tas tik ļoti patika, ka tad, kad nonācām tai vecumā, kad sākām domāt, kādu specialitāti izvēlēties, tad tekstilu nodaļa bija tā, kas visvairāk uzrunāja mūs, vismaz mani. Man atkal ļoti patika keramika no bērnības, jo dzīvojoties pie mammas skolā, Rēzeknes Liešās mākslas vidusskolā toreiz, bija keramikas nodaļa, un keramikas nodaļa vadīja skolotāja Krastiņa, un mēs tur mitījām mālus, veidojām dažādus piespraudes, viņa ļāva mums šo te brīvību, jo kaut kur bērniem ar kaut ko jānodarbojas. Un es pat teicu, ka es noteikti iešu uz keramiku, un keramika būs tā lieta, ar ko es gribēšu nodarboties. Bet laika gaitā, protams, ir tā, kad pienāk tas, kā māsa teica, vecums, kad it kā jāizvēlas, un tad tēvs teica, nē, tā ir pārāk sarežģīta, pārāk smaga un arī veselībai ne tik pozitīva profesija. Ja tiešām tu ļoti, ļoti gribēsi, tad varēsi arī vēlāk apgūt šo te profesiju, kā viņš teica, 9-12 mēnešu laikā, bet šo te māksliniecisko gaumu var apgūt arī citā profesijā. Un tad bija tā, ka ja māsa tik tiešām visu laiku runāja tikai par tekstilu, tad man nebija tas izvēles, kā iet uz tekstilu, bet es tiešām šodien neesmu nožēlojis nevienu dienu, nevienu stundu, ka es aizgāju šo te tekstilu, jo tekstilu mākslinieks, viņš arī ir objektu veidotājs, faktiski tekstils ir visur, un līdz ar to, ja man gribēs pamītīt to mālu, tad es viņu varu dabūt, un es ar viņu varu darboties, un tā kā tagad arī ir skolā, kur es strādāju arī veidošana, tad tur es varu darboties arī ar plastiskiem materiāliem un apjomus veidot. Un es kaut kā nekad neesmu gribējis šo te, kā es viņu saucu par socreālismu, ja? Gleznot vai tekstīlijā strādāt vai kaut kā savādāk, jo tas viss ir apkārt, man vienkārši gribās laukumu,
kur atveldzēt aci, vienkārši nomierināties no ļoti šīta lielā krāšņuma, raibuma, kas vispār ikdienā mums ir. Protams, ir arī šie te laukumi arī kādā mājā vai ārtelpā, kur gribās kaut ko tādu ļoti precīzu, skaistu. Un daudz mākslinieki tā arī strādā ar ļoti precīzām, skaistām lietām, izsmaltinātām, tur līdz sīkumiem izstrādātām. Jā, viņa arī der. Bet mani tas neaizrauja personīgi. Man patīk brīvās, tīrās kompozīcijas, neiedziļinoties precīzi tā laukuma līdz smalkumiem formā. Tā ir tekstuālajā daļā. Jā, tieši tā. Gribās vienmēr, lai tā darbu var pēc tam cilvēks katrs izdomāt, kas tai darbā ir. Ja ir nosaukums darba, tad paskatīties un saprast, varbūt, ko tas mākslinieks ir gribējis un kādam pašam ir pieredze. Bet, ja mēs runājam par stiliem kā tādiem, kad kādu stilu, kurā noteikti ne, es varbūt neteiktu. Jo man patreiz sanāk strādāt mākslas skolā ar ļoti daudzām specialitātēm, ar jauniešiem, un skatoties, kā viņi strādā, un viņu idejas, un brīžiem liekas, nē, kādreiz teiktu nē, bet šodien es to laikam neteiktu. Es labprāt pamēģinātu visu, ja būtu tikai laiks un iespējas. Tajos 14 gados, kad it kā tu saproti, ka tu gribi kaut kā iet mākslas virzienā, tajā laikā, tajos tālajos 70. gados, tomēr vecākiem bija tāda noteicošā loma, ka viņi varēja mainīt tavu domu, un ka viņi varēja nedaudz tomēr virzīt pa labi vai pa kreisi. Un līdz ar to mēs ieklausījāmies gan mammas teiktajā, kur jau tajā laikā bija arī profesionāls pedagogs un mākslinieks, gan arī tētim. Jā, jo tētis arī mums bija autoritāte, kurš ļoti, ļoti pārzināja mākslu. Viņš ļoti mākslas vēsturi pats pa sevi, jā, jo viņiem izrādās, ka tajos tālajos 50. gados, kad viņš studēja mežsaimniecības fakultātē, viņiem bija kultūra vēsture. Un faktiski viņš bija arī tas, kas mūs vairāk varbūt tās pat ievadīja tajā mākslas vēsturē, kultūras virzienā nekā mamma, jo mamma vienmēr strādāja, kā jūs ziniet, pedagogiem mājai paliek diezgan maz laika, bet tētis mūs veda uz muzejiem, rādīja arhitektūru Rīgā, faktiski viņš iepazīstināja mums ar šo te kultūru vidi. Jā, pēc tam, protams, arī vēlāk mācoties, mums arī nedaudz bija vieglāk, jo mēs jau vienu daļu zinājām. Bet tad, kad iestājies tekstilniekos, ka mēs iestājāmies abas divas vienā kursā, protams, ka esam dvīnas, un tad man jāsaka tā, kad māsai ļoti padevās kompozīcija. Un tas, kas, protams, kas bija ar tekstilu, tā nebija viņas pirmā izvēle, tad mazliet ar pašu tehnisko lietu bija mazliet grūtāk, vairāk kļūda saužot bija. Bet tas, kas attiecās uz mākslas lietām, tāpēc māsa arī saka, ka tas, kad tu kaut ko varbūt tehniski tai pašā sākumā neproti, bet kad tā nodaļa iedod tik vispusīgas zināšanas, tik daudzās jomās, kad tu pēc tam to vari izmantot un arī, protams, ar laiku arī zinot, cik mums bija nopietni pedagogi, ka iemācīja arī tehniski tikt galā. Jā, un tad parādījās tās faktūras, kas man ļoti patīk, un tā krāsu izvēle arī un daudz citas, kas arī ir keramiskās lietas, tomēr arī tā pati krāsa un forma un faktūra un tā pati struktūra tur var veidot. Un es sapratu, ka jā, tas ir manējais un tas ņem jebkuru materiālu, tu ar viņu vari darboties un strādāt. Un tā kā pēc tam mēs strādājam daudz kopā, tad jā, tehniskās, smalkās lietas, precīzās Dace. Un atkal tās lietas, kas ir vairāk tādas kompozicionālas, kas man tā liek, eksperimenti tieši jā, tad tās ir manējās. Mums bija viena ļoti pozitīva lieta, ka mums bija viens cilvēks, kuram mēs absolūti uzticējāmies. Un tas ļoti palīdzēja arī pēc tam mācību procesā, jo nevienmēr tev arī pedagogs negribot pateikt, ka varbūt ir slikti, vienmēr saka, nē, būs jau labi, bet varbūt tās var atstāt un tā to darbiņu. Tad, kas saistīts ar mammu, viņa vienmēr pateica godīgi, un mēs vienmēr viņai jautājām padomu. Mamma, ir labi vai nav labi? Ja ir labi, viņa teica, ir ļoti labi,
Un, ja nav labi, tad viņa teica, nē, tas ir jāpārstrādā. Arī, ja vēlāk, kad audām gobelēnus, tad arī paritini vaļā, mamma, kā ir, tu zini, meit, šie te 10 centimetri nav. Un tad vajadzēja spēku nedēļu staigāt, jo pirmkārt viņi izrādīja tos 10 centimetrus, lai 10 centimetrus noaust, tas ir vajadzīgs gandrīz mēnesis, tas laiks, lai tu to varētu izdarīt. Un tas bija grūti, bet ja mamma saka, ka nav labi, tas nozīmē, ka nevajag atstāt, tad tam darbam nav jēgas, ko tu dari. Šeit māsa runā par tiem 10 centimetriem mēnesi, tā kā māsa ir ļoti precīza, un viņa strādā ar smalkiem, kā es saucu ar zīda diegiem, protams, ar gublānu vilnas diegiem, bet ļoti smalkiem, un viņai tiešām tie 10 centimetri ir mēnesī. Man šīs pacietības nekad nav bijis, man šie 10 centimetri nedēļas laikā noteikti taps, jo man vajadzēja ļoti rupju vilnu, vēl satītu, tā, lai būtu izteikta faktūra, jā, tāda, tad ir. Mans atkal meistarstiķis bija ar ļoti smalkiem diegiem. Es principā pamataudu gublānu, vienkārtīgo vilnu, un mans mērķis bija panākt vizuāli to faktūru, aužot. Mēs arī tētam uzticējamies, laikam man ar tētu bija tuvāks attiecības, viņam uzticējos, jo viņš arī bija ļoti precīzs rasētājs, un ja tētis teica, ka tur ir 1000 daļu no milimetra, viņš redz, ka tur ir šķībi, tātad to vajadzēja vēlreiz ņemt velcīt un visu pārtaisīt. Kompozīcijas jautājumiem, jā. Mēs esam cilvēki, kur viena bez otras nevar. Mēs kopš bērnības ļoti daudzas lietas darījām kopā. Un līdz ar to, tad, kad bija mirklis, kad vairs stēlēs nevarēja aust, jo sakarā ar to, kad ar bērnu slimību tie ir putekļi un tas bija nereāli, tad vajadz izdomāt kaut ko pilnīgi jaunu tehniku. Un šo tehniku, kā mēs tagad strādājam aplikācijā, vienam ir ļoti grūti veikt. Un tā kā mēs kādreiz visas planšetes aplīmējām kopā, visas kompozīcijas taisījām kopā, tad līdz ar to tas bija pats par sevi saprotams. Un tā, ka pat kompozīcijā, jo es māsai uzticos, viņa uzticās man. Ja mēs kompozīcijā, mēs kopā izdomājam kompozīciju, un mēs sākam strādāt, un viens skats, mēs esam pieraduši, kad vienmēr ir divi skati. Ja mēs bijām tā kā mūsu vienots skats, un otrs skats bija mammai no malas, tad šoreiz ir tā, ka katrai savs tas skatījums, un mēs vienot, mums nekad nav konflikti strādājot. Ja mēs varam konfliktu, tad varbūt sadzīviskākās lietās kaut kur tāda, kas attiecās uz radošajiem darbiem. Nē, tur ir absolūti vienoti, un līdz ar to mēs strādājam kopā veicam šos darbus, un tad pēc tam sanāk tā, ka, ja viņi kopēji veidot, mums ir kopējās izstādes. Un es esmu ļoti pateicīga māsai, ja es sadzīviski varbūt aizietu sadzīvē ikdienā vairāk, tad māsa ir tā, kas mani tur radoši, viņa saka tā, šīs sestdienas svētdiena man ir brīva, mēs braucam un strādājam. Tu zini, māsa, tagad tur tu varbūt nepamanīji, būs tāda un tāda izstāde. Jāpastrādā ir ļoti interesanta tēma, tu mazliet padomā, man jau ir pāris idejas, strādāsim. Un tas ir tas, kas ļoti palīdz. Un man liekas, šis te tandēms, kad mēs varam strādāt, uzticamies viena otrai, tas ir, man liekas, vispozitīvākais. Un tas, kad ir tiešām divi skati no dažādām pusēm. Dats izstāstīs savus kuriozus. Nē, to, ka mēs esam dvīnes, mums gan ļoti, ļoti palīdzējis. Gan, protams, ir bijuši arī dažādi kuriozi. Palīdzējis ir tas, kad mācoties skolā, mēs varam, viens atcerās vienu lietu, otru lietu, un mēs esam vienu otru papildinājušas. Tā ir viena lieta, kuriozi, kā vienmēr māsa zinot, ar ko es strādāju kopā, kad strādu universitāte. Viņa saka, es atbraucu uz Rīgu no Rēzeknes seju, viņa saka, es skatos, ka iet Ģirds Mužnieks un Mitrēvics Jānis, saka, es pāri ielai, lai neietu klāt un nesāktu sarunāt, ko es ar viņiem runāšu. Vai atkal kāds kungs iet garām un apķer, jauks kungs jau ļoti patīkami, bet tā kā pilnīgs svešs vīrietis metās tā īsti virsū, arī tā kā patīkami, bet tā, un izrādās, ka pazīstams māsas kolēģis, kurš tevi pēkšņi ierauga citā pilsētā un grib sasveicināties sirsnīgāk nekā tikai roku pastiept. Vai kurios, tas gan bija tāds nopietnāks kurios, kad es stāvu
Rīgā aizbraukusi uz Rīgu, tagad pie bērniem, un tagad braukšu uz laukiem, stāvu no rīta 7, gaidu vilcienu, pienākam Rīgā uz perona, un pēkšņi man viens rauj aiz somas. Un es tā saskatos, es domāju, nē, nu tik daudz cilvēku apkārt, nu kā, nu tā tagad man to somu zaks. Un es tā saraujos druscītiņu, un tā, bet nu neko, viņš vairāk nereaģē, vairs to somu man nerauj, neko, es iekāpju vilcienā, apsēžos, viņš apsēžās tā pa diagonāli pretī, otrā pusīte, bet tā kā pretī. Un es braucu, un tad, kad es atbraucu līdz savai vabolei, tad es tikai sapratu, kas tas ir pa cilvēku. Es viņu biju redzējusi, bet nebija tā līdz galam iegaumējis, un tas bija Rotko muzeja direktors. Un tagad, kad mēs satiekamies tad, jo direktors ir nomainījies, un uz ielas, un tad vienmēr pasmaidām, parunājamies, kāda mums bija tāda tuvāka pirmā iepazīšanās. Jo māsai tajā laikā dzīvojot Daugoplī, protams, ka viņus visus māksliniekus pazina un cilvēks. Periods 86. gads es aizbraucu no Rīgas projām, dzīvoju jau Rēzeknē, un man ir pilnīgi pavisam citi kolēģi un pavisam citi iepazīšanās un vide, un māsa paliek Rīgā, un māsa strādā universitātē, un viņai ir savi studenti un tā, un es aizēju uz izrādi, māsa saka, tu negribēsi iet manā vietā? Neatceros, kaut kas tur bija. Kaut kas notika, ka viņa netiek, un es viņas vietā aizēju tagad uz izrādi un sēžu, ļoti kolosāli kungi, un mēs tā labvakar, un es tā ļoti skaisti sēžu, pasveicinājos, un skatos izrādi, es jau viņus nepazīstu, bet ļoti solīdi un tā, un tad viss beidzās izrāde, es apģērbjos, atnāku, un māsai saku, tur bija ļoti solīdi kungi, un sveicināja, visi saku, es pasveicināju, bet kas tie tādi, es nezinu, un es apmēram vizuāli izstāstu, kas viņi bija, un tad māsa saka, tie man bija universitātes rektors. Nē. Un tad es izstāstīšu, kad viena blakus sēdēja mana kolēģīte, ko dienā strādājusi, kas pasniedzēja Stepiņa, un viņa saka, es domāju, ka tu esi lepna, bet kad tik lepna, kad tikai tādu knapi labu vakar pateikt, ir viens. Labi, es viņu izstāstu, kad viņu māsa. Un tad paiet daudzi gadi, jo otrā pusē bija profesors Anspaks, pedagoģijas. Viņš beidz kādreiz Latvijas laikā Daugavpils universitāti. Un tad pēc daudziem gadiem viņš atbrauc no Reizeknes, jo māstanī brīdī jau Reizeknē strādāja un bija viņam radiniece beidz mākslas skolu. Viņš atbrauc un viņš saka, un tagad es saprotu, kāpēc tu ar mani tā kā nesarunājies. Jo es strādāju arī pie Anspaka laboratorijas zinātniskajā. Viņš saka, kāpēc tu ar mani tā nerunā, kāpēc tāda samērā vēsa bija? Viņš saka, tā taču nebija tu, bet tā bija tava māsa. Es saku, jā, profesor, tā laikam bija. Tāda kurioza mums ļoti daudz. Un vienmēr mūsu mammu sauca, kad mēs gājām bērnu dārzā, mamma gāja pakaļ mums, tad vienmēr teica, šeit Dacīša mamma nāk. Nevis Ilonas un Dacis mamma, bet Dacīša mamma nāk. Īsāks vārdiņš vieglāk pateikt. Jā.